Labdien! Mani sauc Tomas Krüger, esmu vācietis, dzīvoju jau 14 gadi Latvijā, brīnišķīga valsts, un mēs dzīvojam pēc permakultūra princips. Permakultūra ir tiešām ekoloģiskais un dzīvesveide ir zaļā un labā. Viņš dara tā. Kas ir tev īpašā lieta? Man patīk ekoloģiskais dzīveveide, un kā jūs redzat, ekoloģiskās būvniecība. Man patīk strādāt un darboties ar māls, ar koks, ja, ar salmiem. Un es gribu parādīt cilvēkiem, kā dzīve bez ķīmijā, bez ķīmiskām mēslām un bez betona un cementu. Nav vajadzīgs, tāpēc skaistā būvniecība ir un jā. Ņem no daba, kas viņam dod. Jā. Un tur tev top jauns namiņš? Jā, mēs ņemsim vecā brūsas no vecā krēsla jumta. Jā. Jā. Un to liekat kopā? Augšā būs plēva un zāle, kā viņam tā hobita namiņš. Jā, un mēs ņemsim lietot logi no Vācijām ir atvest. Pēc tam nākam pavasarī būs salmu čīpas. Rakeškrāsni iekšā, silts. Varam dzīvot. Raķeškrāsns. Kas ir raķeškrāsns? Nu tā. Lūdzu. Labdien! Tā brīnums krāsnī. Tas brīnums, ko sauc par raķeškrāsni. Jā. Te ir kurtuve. Mēs varam taisīt viņam vaļā. Jā. Jā. Un malku, pārējais no malku nav vajadzīgs. Ņem čāles, latas, kas tev ir, ja? Es šeit dzīvo 9 gadi, un es nav nevienu reizi pērku malku. Un tā vilkme ir tik stipri, tas uguns ir horizontāli. Dūme šeit nenāk. Un kur dūmi iet? Dūme iet muca iekšā. Mucā? Zem tā muca ir kaut kādā biezā caura, ko dūmgāze sāk degt. Sauc heatriser, temperatūra uzkāpšanas sistēma. Siltums dod turbulence. Turbulence dod siltums. Un tā temperatūra kāp augšā 800,000 grādi, kā dūmgāze sāk degt. Un tā muca ir kā radiator, viņam dod siltums uzreiz kā jotulkrāsnī. Jā. Jā. Tāpēc šeit pēc 2 minūtēm nedari tā. Jā, tā to saprot. Nu jā, un pēc tam siltums iet banks iekšā. Un jūs redzat, te ir vienu akmens blakam otram, un tā akmens ir kā švamīta, ja? Un te ir tiešām blakam vienu pēc otram. Un tas māc tikai tur viņam kopā, un te ir caurule, iet šeit, te ir tīramās lūka, te zem tā lielā akmens, te ir čīburis un ārā. Jā. Un te, ja mēs mērīt no ārpuse, te ir kaut kādā 300-400 grādi. Vai tu mēri te pie kursenes, te ir kaut kādā 60, varbūt 80. Nozīmē, visu siltums paliks tavā mājā. Nu, šajā telpā jākurināt kaut kādā, es nezinu, 40 minūtēm. Un cik ilgam laikam tas pietiek? 24 stundas diennaktī. Tāpēc tā akmens ir kā švamīta. Jā, viņam visu siltums turat iekšā. Un es kurināsim pa šajā laikā, es kurināsim katram otrā dienu tikai. Hello, my name is Meelike and I live in a former railway station in Western Estonia. So this is my rocket mass heater. It was built a few years ago, but it's still missing the finishing layer, as you can see. So I heat it from here. I use quite thin wood in order the burning can be really complete. This is a house itself. It was built in 1930. In summer I rent the rooms and I used, for renovating the rooms I have been using local clay and all natural materials, and also in some rooms I have preserved parts of old plaster.
Mūsu eksperti saka, ka raķeškrāsnes ir ļoti laba alternatīva parastai krāsnī, jo pirmkārt tiešām kurināmais ir vajadzīgs daudzreiz mazāk, un otrkārt... Trešdaļā mazāk. Jā, un otrkārt dūmgāze arī sadeg, tā kā sadeg pilnīgi viss, gan malka, gan pati gāze, un, protams, tas, ka gaisā tā temperatūra, kuru mēs izdalām, tā kā ir arī mazāka. Protams, tas neatceļ CO2, bet jebkurā gadījumā šāda raķeškrāsnes ir dabai draudzīgāk. Bet saka, kā ir, es pilsētā arī varu ierīkot šādu krāsni. Kāpēc ne? Nu, bet, piemēram, es, nezinu, dzīvoju koka mājā, kaut kur Rīgā. Jā, bet koka mājā ir vēl drošāk, tāpēc daudz koka mājā katru ziemā nodeg, tāpēc viņam neslauc krūstinis, ja? Tāpēc tie ir pici iekšā. Ja, un viņam pēc kaut kāda laika sadeg. Ja, tāpēc ir ritīgi karstā temperatūra te iekšā. Ar raķeškrāsni tā piči nebūs, tāpēc tā dūmgāze jau sadeg. Ja? Man bija skurstenes klausītājā, un es sauc viņam pēc 6 gadi pie mani. Viņš prasīt man, Tomas, kāpēc tu man sauc? Te nav nekur. Te nav nekur. Ja? Mēs darām tā.